Viļņi stumj rupšu atpakaļ, berzējot to pret platformas dienvidrietumu stūri. Kad kuģis strauji metas uz priekšu, helikoptera klājas priekšgalā ietriecas gāzes stāvvados, pārplēšot cauruļvadu sistēmu. Gaisā atskan šņākoņa, ka gāze izplūst uz Mumbai High North platformas. Arābijas jūras Kambajas līcī, 176 km no Mumbajas rietumu krasta, atrodas Indijas lielākais naftas lauks – Mumbai High lauks. Iepriekš pazīstams kā Bombay High lauks, šis jūras naftas lauks aizņem aptuveni 115,000 kvadrātkilometru lielu platību, ar vidējo dziļumu apmēram 75 metri. 1965. gadā to atklāja kopīga Krievijas un Indijas seismiskās izpētes komanda, un Mumbai High laukam tika lēsts kopējais naftas rezervju apjoms 1659 miljonu tonu apmērā. Lauku pārvalda valsts uzņēmums Naftas un dabasgāzes korporācija, un iegūtā nafta un gāze tiek transportēta pa cauruļvadu uz pārstrādes rūpnīcu Urunā, Mumbajā. 2005. gada 26. jūlijā Mumbaju piemeklēja stipras lietusgāzes ar plašiem plūdiem daudzos rajonos. Tostarp Juhu helibāze, kas ir Pavan Hans operāciju bāze, helikoptera dienests, kas nodrošina atbalstu Mumbai High lauka jūras platformām. Mumbai High lauks ir sadalīts ziemeļu un dienvidu blokos – Mumbai High North un Mumbai High South. 100 km no krasta atrodas lauka ziemeļu bloks ar ražošanas kompleksu, kas sastāv no 4 jūras platformām, kuras savieno tilti. Šīm platformām ir Urbumu galvas procesa platforma, kas uzbūvēta 1978. gadā kā pirmā jūras urbums Indijā. Dzīvojamā platforma tika uzbūvēta 1978. gadā. Mumbai High ziemeļu ražošanas platforma tika uzbūvēta 1981. gadā, un vēlāk tika pievienota procesa platforma gāzes saspiešanai un ūdens iesmidzināšanai. Kopumā uz 4 kompleksa būvēm strādā 227 cilvēki. Mumbai High North ražošanas platforma ir 8-kāju tērauda karkas, jeb 8-kāju cauruļveida telpiskā karkasa konstrukcija ar 3 augšējiem klājiem. 7 stāvu tērauda platforma dienā saražo 80,000 bareli jēlnaftas. Tā arī apstrādā gāzi, kas tiek izmantota gāzes pacelšanas operācijā naftas ieguves laikā. Gāzes pacelšana ir ieguves metode, kurā gāzi iesmidzina urbumā, lai palīdzētu pacelt naftu uz virsmu. Tā samazina naftas blīvumu un ļauj to pacelt uz virsmu tajās vietās, kur urbumā dabīgais spiediens nav pietiekams, lai nafta paceltos pati no sevis. Platforma ir aprīkota ar 10 šķidrumu ieplūdes stāvvadiem naftas ieguvēji un 5 gāzes izplūdes stāvvadiem gāzes iesmidzināšanai urbumā, kuru diametrs ir no 30 līdz 40 centimetriem un kas atrodas ārpus tērauda karkasa. Stāvvadi ir caurules, kas ved uz urbumu vai no tā uz platformu. Nafta tiek eksportēta uz krasta iekārtām pa zemūdens cauruļvadiem. 27. jūlijā laika apstākļi Mumbai High North platformā musonu sezonā ir nemierīgi. Spēcīgs vējš ar ātrumu 25 mezgli un straumes ar ātrumu 2 mezgli padara jūru nemierīgu ar 4 līdz 5 metru viļņiem. Neskatoties uz laika apstākļiem, Samudra Surakša ar 84 cilvēkiem uz klāja, tostarp 6 piesātinājuma nirējiem, pabeidz niršanas operāciju tajā pašā laukā, bet tālāk no Mumbai High North platformas. Samudra Surakša ir 100 metrus garš daudzfunkcionāls atbalsta kuģis ar helikopteru laukumu un ugunsdzēsības aprīkojumu, kas pieder Naftas un dabasgāzes korporācijai, bet to eksploatē Indijas kuģniecības kompānija. Surakša ir dinamiskās pozicionēšanas 2. klases kuģis ar 1 galveno dzenskrūvi, 2 azimuta dzinekļiem pakaļgalā un 2 tuneļdzinējiem priekšgalā. Dinamiskās pozicionēšanas sistēma vada dzenskrūvis, izmantojot datorvadību, lai kompensētu vēja un viļņu iedarbību, automātiski reaģējot uz satelīta GPS signāliem, sadarbībā ar akustiskajiem bākām jūras dibenā un uz platformām. Ja nepieciešams, sistēma var pārslēgt uz manuālu vadību, individuāli vadot dzenskrūvis ar sviras vadību. Tā ir atsevišķas droseles, stūres un vilces vadības ierīces. Ir iespējams arī darbināt dzenskrūvus tieši izmantojot pogas, tā dēvēto avārijas vadību, un apejot sviras vadību.
Surukša ir aprīkota ar piesātinājuma niršanas sistēmu, kas ļauj nirējiem uzturēties augsta spiediena vidē, lai viņi varētu tikt nosūtīti niršanas zvanā, nogādāti atpakaļ un atpūsties, nemainot spiedienu. Dzīvojot piesātinājuma sistēmā, nirēji atliek ilgo dekompresiju, kas var ilgt vairākas dienas, līdz viņu 28 dienu maiņas beigām. Nobles Charlies Jesters ar 73 cilvēkiem uz klāja atrodas pie urbumu galvas platformas un veic dažādus darbus urbumā pasūtītāji, naftas un dabasgāzes korporācijas uzdevumā. Nobles Charlies Jesters ir pašpaceļamā platforma, kas spēj urbt līdz 7620 metriem dziļumā un var darboties ūdenī līdz 91 metram dziļumā. Pašpaceļamā platforma ir mobilās jūras urbšanas iekārtas veids. Tās ir pašpaceļāmas ar 3 vai 4 kustīgām kājām, kuras var pagarināt vai pacelt augšup vai lejup, virs vai zem urbšanas klāja. Tas ļauj tām pārvietoties uz jaunu atrašanās vietu un pēc tam nostiprināties pret jūras gultni, lai veiktu urbšanas darbus. Pašpaceļamās platformas klājā ir vieta urbšanas aprīkojumam, krājumiem un dzīvojamām telpām. Nobles Charlies Jesters atrodas virs urbumu galvas platformas un veic urbumu remontdarbus, lai novērstu dažas problēmas un mēģinātu uzlabot ieguvi. 14:00 kapteinis Suresh Chand, kuģa Surakša kapteinis, tiek informēts, ka viņa pavārs, gatavojot ēdienu, nejauši nogriezis 2 pirkstu galus. Kapteinis Chands dod rīkojumu nirtājiem atgriezties zvana kapsulā un pacelt zvanu atpakaļ uz kuģi. Kamēr nirēji tiek pārvietoti uz kuģa piesātinājuma niršanas sistēmu, apkalpe apspriež ievainotā pavāra situāciju. Kapteinis uzskata, ka pavāram nepieciešama medicīniska evakuācija uz krastu, un naftas un dabasgāzes korporācijas pārstāvis tam piekrīt. Viņi zvana Pavanam Hansam Juhu helikopteru bāzē Mumbajā, taču viņiem paziņo, ka helikopteri sliktu laikapstākļu dēļ ir apturēti. Taču Mi-172 Pavan Hans helikopters ir novietots uz ražošanas platformas helikopteru klāja. Pulkstā 14:45 kapteinis Chands uz kuģa Surakša zvana jūras platformas vadītājam uz ražošanas platformas, lai lūgtu helikopteru transportu savainotajam pavāram. Sakarā ar augstiem viļņiem un 5 metru bangojumu nosēšanās uz Surakša, lai paņemtu savainoto pavāru, ir pārāk bīstama. Tāpēc pieprasījums tiek noraidīts. Kapteinis Chands lūdz atļauju pārvietot savainoto pavāru uz ražošanas platformu, izmantojot cilvēku pārvadāšanas grozu, lai viņš varētu saņemt atbilstošu medicīnisko palīdzību. Surakša tiek paziņots gaidīt, jo platforma ir aizņemta ar jūras apgādes kuģi. Surakša zvana dzīvojamajai platformai, lai lūgtu ārsta palīdzību, taču ārsts nav pieejams. Surakša pēc tam jautā vienai no džeka purpšanas iekārtām ABN5, vai ievainoto pavāru varētu pārvietot pie viņiem, lai sniegtu labāku aprūpi. ABN5 atsakās. Viņi saka, ka nevar uzņemt ievainoto personu uz nakti. Pulkstās 15:30 Surakša atkal zvana uz ražošanas platformu. Kapteinis Chands runā ar ražošanas platformas vadītāju, kurš beidzot piekrīt atļaut pārvietošanu ar grozu, izmantojot dienvidu celtni. Šī ir sarežģītāka operācija, jo tā notiek pretvēju pusē, jeb vērsta pret vēju. Tas nozīmē, ka laikā, kad celtnis paceļ pavāru no Surukšas uz platformu grozā, laikapstākļi ar stipru vēju un nemierīgu jūru spiedīs Surukšu tuvāk platformai. Aizvēja puses celtnes platformas aizmugurē, kas ir pasargāts no vēja, nedarbojas mehānisku problēmu dēļ. Aizvēja puse būtu labvēlīgāka izvēle, jo Surukša tiktu stumta prom no platformas, nevis tuvāk tai. Surukša dodas uz ražošanas platformas dienvidu pusi. Pa ceļam kapteinis Chands pamana, ka ar datoru palīdzību vadāmais labās puses azimuta dzinējs saskaras ar problēmām. Galvenais inženieris iesaka aizkavēt pieeju, lai viņš varētu salabot bojāto dzinēju. Taču viņi jau ir zaudējuši daudz laika meklējot medicīnisko palīdzību ievainotajam pavāram, tāpēc kapteinis nolemj turpināt. Viņi pārslēdz dinamiskās pozicionēšanas sistēmu uz manuālo vadību, izmantojot džojstiku ārkārtas režīmā. Surukša lēnām tuvojas ar pakaļgalu pa priekšu. Tās priekšdals vērsts pret 35 mezglu vēju, 3 mezglu straumi un 5 metru viļņiem. Pulksts 16:05 ievainotais pavārs veiksmīgi tiek pārvietots ar grozu, izmantojot dienvidu celtni uz ražošanas platformas. Kad Surukša sāk attālināties, liels vilnis trāpa kuģim, atspiežot to atpakaļ pret platformas dienvidrietumu stūri. Kad priekšgals paceļās ārā no viļņa ieplakas, helikopteru klājs aizķeras aiz eksporta gāzes pacelšanas cauruļvadiem. Šie cauruļvadi atrodas ārpus platformas karkasa.
Tiem tieši virs jūras līmeņa ir uzstādīti aizsarga apvalki, lai pasargātu no mazākiem piegādes kuģiem. Sorukša ir liels daudzfunkcionāls atbalsta kuģis, un, kad tas sadurās, tas pārauj cauruļvadus, ļaujot gāzei izplūst. Platformas apkalpe dzird spēcīgu šņākoņu, kad gāze izplūst no bojātajiem cauruļvadiem, pāršalcot pāri Sorukšas helikopteru klājam, trāpot tiltam un aizdegoties ugunsbumbā, kas ātri apņem Sorukšu. No cauruļvadiem izšaujas strūklas liesma, kad augstspiediena gāze izplūst un aizdegas. Uguns ātri izplatās uz blakus esošajiem cauruļvadiem, kas atrodas cieši kopā un nav aprīkoti ar ugunsdrošības aizsardzību. Notiek 3 secīgas sprādzieni, ugunsgrēkam pastiprinoties, kas izlaužas cauri ražošanas platformai un pēc tam arī dzīvojamajai platformai. Tiek aktivizēti avārijas noslēgvārsti, taču daži no bojātajiem cauruļvadiem ir līdz pat 12 km gari un satur lielu daudzumu gāzes un naftas, kas turpina izplūst, izraisot liesmas līdz pat klāja līmenim. Sprādzieni iznīcināja dienvidu celtni, nogalinot operatoru. Cilvēki bēga glābjot savas dzīvības, pat lecot nemierīgajā jūrā, kamēr liesmas pārņem platformu. Savainotais pavārs lec no platformas, lai izbēgtu no liesmām. Inženieris Sorukšas kuģī dzer tēju kopā ar dažiem kolēģiem, kad viņi sajūt triecienu, dzird sprādzienu un ierauga ugunsgrēku. Viņi nekavējoties paķer glābšanas vestes, kāp lejā pa iekāpšanas kāpnēm, lec jūrā un peld cik ātri vien iespējams prom no degošā kuģa un platformas. Viņiem nav laika nolaist glābšanas laivas. Kapteinis Čāns uz Sorukšas tiltiņa manevrē savu degošo kuģi prom no ražošanas platformas, kas ir liesmu pārņemta. Uz platformas eksplodē aviācijas degvielas tvertne. No augšējās platformas atlūzas un degviela krīt lejā pār Sorukšu, izraisot ugunslietu. Ražošanas platformas radiooperators dzird sprādzienu skaņas. Viņš iznāk no radio telpas, lai izmeklētu un ierauga ugunsgrēku platformas dienvidu pusē un uz Sorukšas. Viņš steidzās atpakaļ pie sava radio un nosūta ārkārtas izsaukumu visām stacijām pēc palīdzības. Kad uguns pārņem ražošanas platformu, tā izplatās uz blakus esošajām platformām, aizdedzinot apstrādes, dzīvojamo un urbumu galvu platformas. Noble Charlie Jester pašpaceļamā platforma atrodas 300 metru attālumā no ražošanas platformas dienvidu puses, stāvot virs urbuma galvas. Karstums no liesmām uz tuvējās platformas ir tik spēcīgs, ka apkalpei nākas pamest savu kuģi. 73 cilvēki uz klāja evakuējās no platformas, taču viņiem izdodas nolaist tikai pusi no glābšanas laivām. 2 cilvēki uz platformas mirst no karstuma. Ugunsgrēks ir tik spēcīgs un izplatās tik ātri, ka visā Mumbai North kompleksā tiek veiksmīgi nolaistas tikai 2 no 8 glābšanas laivām un 1 no 10 glābšanas plostiem. Tie, kuri netiek līdz glābšanas laivām, lec tieši jūrā. Dažiem ir glābšanas vestes, bet citiem nav laika tādu atrast. Mazāk nekā 2 stundu laikā Mumbai High North ražošanas platforma sabrūk jūrā. Sorukšas zaudē jaudu un sāk pilnībā dreifēt, pakļauta spēcīgajām straumēm un lielajiem viļņiem. Kuģis joprojām deg un pastāv risks, ka tas nogrims. Kapteinis Čans dod pavēli pamest kuģi. Hiperbāriskā glābšanas laiva, kas atrodas Sorukšas kreisajā bortā, ir bojāta ugunsgrēka dēļ, tāpēc piesātinājuma nirēji nevar pamest kuģi. 6 nirēji ir pabeiguši 60 metru dziļuma niršanu un tikai nesen sākuši dekompresiju. Izņemot viņus no kameras, viņi visticamāk ies bojā. Pirms apkalpe pamet Sorukšu, niršanas uzraugs paaugstina kameras spiedienu līdz 85 metru dziļumam. Jūras dibena dziļums ir 82 metri. Šī ārkārtas protokola laikā kamerā paaugstina spiedienu līdz nedaudz lielākam dziļumam nekā jūras dibens. Ja kuģis nogrims, tad nirējiem uz borta tas neļaus kamerai atvērties un aplūst. Pa ēteru dzirdama radio saziņa starp piegādes kuģiem, kas darbojas šajā apgabalā. Mumbai High North ražošanas platformā noticis sprādziens. Mumbai High North ražošanas platforma deg. Visiem kuģiem jāpaliek drošā attālumā. Meklējiet izdzīvojušos. Mumbai High North ražošanas platforma ir sabrukusi un nogrimusi jūrā. Visiem kuģiem pārvietoties ar vislielāko piesardzību. 100 cilvēku peld ar glābšanas vestēm. Sumatras Sorukša arī deg. Izsauciet jūras spēku helikopterus, krasta apsardzi un slimnīcas kuģus.
Neskatoties uz sliktu redzamību un smagiem laikapstākļiem, 15 jūras apgādes un daudzfunkcionālie atbalsta kuģi, kas darbojas pie Mumbai High North kompleksa, reaģēja uz ārkārtas situāciju un sāka ierasties notikuma vietā. 3 kuģiem izdevās savākt 143 izdzīvojušos, tostarp ievainoto pavāru, stundas laikā pēc negadījuma. Citi izdzīvojušie, piemēram, inženieris no Sorukša, tiek izglābti dreifējot nemierīgos ūdeņos 30 jūdzes uz austrumiem no ražošanas platformas vairākas stundas vēlāk. Kapteinis Čans tiek izglābts ar smagiem apdegumiem. Uz Sorukša klāja nirēji joprojām ir iesprostoti degošajā kuģī. Paiet stundas un oglekļa dioksīda līmenis kamerā paaugstinās, padarot elpošanu nirējiem arvien grūtāku. Blakus kamerai, kurā atrodas nirēji, ir vēl 2 citas dekompresijas kameras. Izmisīgi cenšoties iegūt tīru elpošanas gāzi savā kamerā, nirēji atver vārstas no abām pārējām kamerām, kas ļauj nedaudz svaigas gāzes ieplūst viņu kamerā. Taču vienlaikus spiediens viņu kamerā samazinās līdz 54 metru dziļuma ekvivalentam. Nirēji zina, ka ja kuģis nogrims un zvans nokritīs uz jūras gultnes, viņi nebūs pareizajā spiedienā. Sorukša joprojām deg. Sumatra Prabha daudzfunkcionālais atbalsta kuģis pienāk klāt, lai ar saviem ugunsdzēsības monitoriem nodzēstu uguni. Prabhai nepieciešamas 10 stundas, lai savaldītu ugunsgrēku. No Prabhas tiek nosūtīta glābšanas komanda, lai pārbaudītu nirējus. Glābšanas komanda caur spiediena lūku nodod savienojumu, ko sauc par sodasorbu, saturācijas kamerā, lai absorbētu oglekļa dioksīdu un citas skābās sastāvdaļas gaisā. Pēc tam viņi kamerā iepumpē svaigu skābekļa un hēlija maisījumu. Uz klāja tiek atvests niršanas medicīnas speciālists, lai uzraudzītu nirējus. Viņš palielina dekompresijas ātrumu no 48 stundām līdz 30. Rītausmā notikuma vietā ierodas Indijas jūras spēku un krasta apsardzes kuģi. Līdz tam laikam lielākā daļa izdzīvojušo, aptuveni 326 cilvēki, ir drošībā, un viņus savāc reaģējošie jūras platformu apgādes kuģi. Indijas jūras spēki un krasta apsardze izdevās izglābt vēl 12 izdzīvojušos. 15 stundu laikā no 384 cilvēkiem negadījuma vietā tiek izglābti 362. 11 cilvēki tiek atzīti par mirušiem un 11 ir pazuduši jūrā. Glābšanas darbus būtiski ietekmē laikapstākļi. Musons uz vairākām vienām aptur visus helikopterus šajā apgabalā. Sorukša nogrimšanas risks ar katru stundu pieaug, tāpēc glābšanas komanda nolemj pārtraukt dekompresijas operāciju, kad līdz tās beigām palikušas vēl 12 stundas. 29. jūlijā 04:00 viņi samazina kameras spiedienu līdz jūras līmenim. Mazāk nekā 30 minūtēs un pēc iespējas ātrāk pārved nirējus uz dekompresijas kameru uz Prabhas. Spiediens tiek iestatīts uz 30 metriem, lai veiktu normālu dekompresijas procedūru. Visi nirēji izdzīvo. Prabha nodod Sorukšu velkonim, lai to aizvilktu uz Mumbaju. 2 dienas vēlāk, 1. augustā apmēram 12 jūras jūdzes no Mumbajas krasta, vilkšanas trose pārtrūkst, un Sorukša dreifē uz ziemeļiem, pakļauta stiprajiem vējiem un paisumiem. Liels vilnis trāpa Sorukšai, apgāžot un nogremdējot kuģi 30 metru dziļumā. Ugunsgrēks izraisīja 22 bojāgājušos, no kuriem 11 līki tika atrasti, bet 11 palika jūrā, tostarp 2 no Sorukšas. Negadījuma radītie zaudējumi tika lēsti ap $370 miljoniem, ieskaitot Mumbai High North ražošanas un helikoptera zaudējumu, kā arī Sorukšas zaudējumu un citu objektu, piemēram, Noble Charlie Jesteres pašpaceļamās platformas bojājums. Naftas noplūdes no Mumbai High North katastrofas izplatījās līdz pat 16 kilometriem. 85% ražošanas tika atjaunoti tikai 5 nedēļu laikā. Stāvvadu līnijas tika novirzītas uz Mumbai High Self objektiem. 2006. gadā Naftas un dabasgāzes korporācija iztērēja $280 miljonus, lai atjaunotu platformu un tās paplašinājums Mumbai High North laukā. Ne Indijas iestādes, ne Naftas un dabasgāzes korporācija nekad nav publiski izdevušas oficiālu izmeklēšanas ziņojumu. Mumbai High North platformas ugunsgrēka laikā Indijā nebija pārvaldes institūcijas, kas uzraudzītu atkrastes naftas un gāzes operācijas. Nebija nekādu standartu vai noteikumu, izņemot tos, ko noteica platformas operators – Naftas un dabasgāzes korporācija. Šī incidenta rezultātā Indija 2008. gadā izveidoja regulējošu institūciju, lai uzraudzītu un regulētu atkrastes naftas un gāzes darbības.